Šodien ir tā diena, kad mēs esam atbraukuši pakaļ 737 Mērša oriģinālai krāsai uz Liepājas veikalu Ragu, kas atrodas Zemnieku ielā 1A. Un man jums šodien ir noslēpums, ko mēs, Jāni, šodien darīsim. Mēs maisīsim paši. Jā, mēs maisīsim paši krāsu. Un mums ir dota iespēja pašiem visu sačakarēt. Bet varbūt arī nē. It kā ir 4 pigmenti, bet kā mums sanāks, tā mums sanāks. Tā lielam krāsa jau ir izmaisīta, bet es parādīšu procesu, kā tas notiek katru rītu, kad tu ienāc veikalā pēc brīvdienām. Tu esi piecēlēs, tu ienāc, foršs kapīts, pagriež šito, un tad sāk maisīties pigmenti. Vidēji pigmenti maisās 15 minūtes, man liekas, ne? Apmēram, jā. Kaut 15 minūtes, un pēc tam mēs, protams, nu tepat ir, jā, no 15 minūtes tepat ir rakstīts. Tad viņš maisās, līdz izslēdzās. Cik jau tā krāsa jau ir gatava, ir lielais notikums klāt. Pirmais, kas mums ir vajadzīgs, spaiņas, ar kuru to var iet lasīt sēnes, mūsu gadījumā, jo mums ir 7 litri krāsa vajadzīga, kas ir, nav maz arī. Mans pavārs kolēģis no Kārta Dizaina ir gatavs parādīt pirmos darbus, kas ir jādara. Man pirmam? Jā, tev pirmam ir tā priekšroka, jo es centīšos komentēt, ko tu teici izdarīt. Nu stāsti skatītājiem, lai viņi zina. Nākamo reizi, kad viņi nāks pie mums krāsas maisīt. Uzliekam spainu uz svariem un nonulējam. Teit ir 0 gramu. Jā, tālāk mēs skatāmies datorā. Šeit. Pirmo pigmentu balto 4200 un vajag mums viņu pa lielam 3,9 litras. Mazliet vairāk. Tā, kas tur ir? Meklē. Es meklēju. Kur ir? Pašā apakšā. Jā, starp citu, 4200 pigmentu nosaukums ir apakšā. Un lai to baltu. Būs baigi ilgi jāgaida. Zini, kāpēc to ļāva pirmajām to darīt? Tāpēc, ka tas ir vissmagākais. 4 litri gandrīz. Tev vēl būs šķētītājs jāliek. Tev tikai 850 gramu braudziņi ir. Tur ir pārvaldīt, apskatīties. Šī ir pavāra māksla, garažnieku pavāra māksla. Šī tā vieta, no kurienes mašīna top krāsā pēc tam. Mums būšam tikai šajā pigmentā? Jā, tev būs vieglāk. Balts ir, būs vieglāk. Tikpat balts ir tas spaiņš. Nealpos tiem svariem galvenais. Baigi jūtīgi. Kā tev liekas, ir iespējams sačakarēties ar 4 pigmentiem? Nevajadzētu jau. Šitā tev pirmā reize ir? Viņi nopūtiņi. Izskatās, ka muguri jau paliek slapai. Kā domājas, precīzi uztaisīšu? Es nezinu, kur nāk jau. Tev vēl 300 grami jāiegā. 500. Es redzu, ka tev rokas sāk trīcēt. Nē, tā buņģa tu būs tukša. Varbūt, ka vajadzēja visu to buņģu vienkārši ielēt. Būt arī. Būs vai nebūs precīzi? 39, 35,7. Šis ir samērā jūtīgs process, starp citu. Jā, te ir baigi jāpiežāja roka. Jā, un nav nemaz tik viegli. Īstenībā vienu kļūdu tu esi kļūdījies. Teiksim, ja tu ielēji arī kādreiz kaut ko pa daudz, ir uzreiz krāsa atšķirība. Ņemot vērā, ka mums ir balta krāsa, mēs baigi neko nezaudējam. Nu, vienīgi mēs zaudējam nākotnē, ja ir jāpiekrāso kaut kas, ja mēs sačkarējamies pigmentā tagad. Pasaka, cik viņš nopietns. Viņš izmainījās. Miligrams. 0,1. 0,1. Nākamo tu? Labi. Vai nākamo tu un tad... Kur ir tev? Nē, zini kā es ieliešu to, lai tev ir ar vairāk jāieliek. To mazo es ieliešu.
Kas tur ir mums tā? Vai ir 0,7? Šlēkāk. Redzi, man liekas, ka tā ir smaguma. Nenās tā. Nu labi, nekas, ir precīzi. Vēl lai nonolē. Es negribu aiztīties. Tas jūtīgi, laikam, ka nevar tik uzstēties. Tad mīnusā rāda. Tas nav labi. Tas nav labi, ka viņš tā. Mēs esam sūdīgi pavēri. Nē, Ir. Tā. 3, 4, 8, 4, 0. Nav. 4, 8, 4, 0. Nav. Re, kur ir 4, 8, 4, 0? Kā nav? Viņš pildās ar Nē, mīlestību. zini, kas ir viņš plūsma. Nē, tas ir mīnusā Liekas, tieši. kad viņi teica. Viņš garo ārā. Kad vajag jūtīgi, ja viņi pret to vēju. Kaut kā tu uzelpo virsū. Ierakst komentārā, mēs pareizi kaut ko darām vai nepareizi. Man liekas, ka pilnīgi kaut ko darām, ne tā kā vajag. Vēl vienreiz nonolēsim. Man panika sākās. Sekundes, ja? Ir tik jūtīgi. Tā, draugi. Ar to šis Mercedes projekts ir noslēdzies. Mēs nevaram dabūt krāsu. Nevar dabūt, pacies. Te ir 5,9 gramu. Es ieliešu pa daudz. Baigi palīdzot, ja skatās uz pirkstiem. Man it kā tas baigi netraucē. Bet nu šī gadījumā nevajadzētu kļūdīties. Vēl 1 gramu. Dzīvi, tu man būs. Un... Ir. Viss, ej prom. Ir. Vismaz kaut ko. Un tad arī iegāvās. Jā. Mēs tagad nonolējam, jā? Nākamais tavs. 4, 4, 3, Redzi? 4. Pasaka, cik labi auriņi. Meklē pats. Tas ir arī no mazajiem traukiem. 4, 4. 3, 4 šīs. Yellows. Ha! Tā. 25. 6. Man nepatīk. Tev rokas trīc. Man trīc. Wow. Pasteidz. Višķi iegāza. Es uzreiz 25 gramu tu vajag, vai ne? Jā. Vai bišķi? 1,6 vēl. Es vairs nejaukšu krāsas. Pēc. Es nezinu. Man liekas, ka nebūs maizē kaut kas. 25,4. Kā var 6 tos tur gramiņus mazos? 0,6 lētu pa pilītēm. 1. Pēc cik daudz pilīts vajag vienam? Pirks piespiedīšu. Nē, tēt ir īstais brīdis. Man vajag 1 vēl. Nekriet, lai būs. Ir. Nav? Tas bija pietiekami. Nav. Viena pila nemaz nav 1 grams, kā cits saka. Jā. Viena Redzi? pila ir mazāk. Es pat to 1 pilu vairs ārā nevaru Tad ir dabūt. atkarīgs no blīvuma. Vēl viena pēdējo. Man rauja roka krampi. Ir. Tas bija baigais izaicinājums īstenībā. Tā, 4000. Ja jums ir kādreiz iespēja kādā no veikaliem jau krāsu iesaku uztaisīt pašiem, nav nemaz tik viegli kā no malas. 4000 ir 1700,2. Kas tas ir kaut kāds konektors? Sāpīdīgais, viņa teica. Redz, te pats stūrī Šitais? apakšā stūrī. Pats pirmais. Šis? Jā. Un šito jālai daudz, ne? Šitas ir par ko vajag šitos te notīrīt no sūdiņas. Būs? Jā. Klausties, kā krāsa veidojās. Jā, viņa būs balda. Man tā ir tik panika. Skatās, ka mums tas mērķis būs palēks. Izskatās, ka mums ir tāda liela problēma. Nevar būt, ka mēs 4 segmentos būsim Sačakarējušies. Baigi daudz tas caurspīdīgais. Kas šitais skaitās? Jā, mums pašiem uztic krāsu maisīt, un tāpēc mēs vispār vēl neko nesam. Bet, ja vajag, mēs varam jums uzmaisīt. Varēsim, jā. Ja mēs te būsim, bet būsim. Tēt ir jābūt ļoti prātīgiem. Kaut kas sāk veidoties.
Bet šitais laikam... 700 komats dīvai. Bet šitais pigments nav tik smags. Arī... Un vēl šķaidītājs, kur iet 2 komats. To varēs liekt. 2,15 varētu teikt. To varēs liekt. Kāpēc? Tu būs Možda iedodam Kristaram? Davai. Jā. Jā? Viņam viss, tā viss. Tā viss. Tieši labi domā. Mēs katrs 2 ielējam, pat cik viņš mums te filmē, lai viņš arī piedalās tajā procesā. Lai beidzot redz. Kas tur otra pus kameras atrodās? Kas ir otra pus kameras? Jūs smago darbu, lai es varu sačakarēt. Jā. Ar pēdējo gramu. Šķaidītā īstenībā nevar baigi sačakarēt. Tas nekas, ja tu tur ielies arī vairāk vai mazāk, ar šķaidītāju tu nesačakarēs baigi. Galvenais ir pigmenti. Posties, cik perfekt gandrīz sanāk. Pilīt vienu. Ir. Perfekt. Tēt, es paņemšu kameru un... Tik te tev jāielē. Tā. Tev teikt, ka mans viens, tu neielēji precīzi. Izgaroju tev. Izgaroji. Tas nekas. Nē, mēs te kustamies. Tas būs ok. Tā, tas ir šitā te, šis te. Šitā. Jo, visgrūtāko. Visgrūtāko iedevu. Kāpēc man nav šīs tēma? No, tev nākamā reize būs. Tur bišķi kaut kāds grams vairāk ieliec, nekas traks tur nenotiks. Grams vai kilograms? Nu, skaties. Mēs pielikām pie darba. Tā, lai viss ir... Sagāzim cānis, tā būs vieglāk lieta, vo šitā. Šitā? Jā. Nu, šitā ir labākie lieta. Vai nu šitā? Pirmo ieliec šitā. Nu labi ir, sākumā galvenais ieliet kaut ko. Galvenais nesatraucies. Nesatraucies. Es zinu, ka es jums visu... Mēs arī satraucamies, jo mums būs jākrāso to krāsu. Jā. Vismaz es neredzēšu, kad krāsos. Nu labi, es redzēšu īstenībā. Mēģinām. O, paskaties, tev pat sanāk. Tas te būs daudz, tas arī viegls ir. Tas brīdis, kad kameras otra puse ir pielikt pie darba. Daudz. 2, 1, 4, 6. Šis ir finish krāsai. Rokstrīts. 2 litri viņam jālai ir. Jā, 2, gandrīz 2,15. Hai! Viņš neiet vairāk. Kristā! Mums ir problēma. Nostonai ir problēma. Mēs esam limitam tikuši svariem. Un mēs neatceramies, cik mēs ielējām pēdējo. Nu, cik viņam ir maks, tad ir. Nu, reku maks ir 7,500, tad vienkārši var reiķināt nost. Kā var būt? Cik mēs esam, tu neatceramies, cik mēs ielējām? Cik bija? Pusotrīti, man liekas, bija pāri. Bet mēs jau varam kopējo nosvērt vienreiz, cik tas spaiņas svēr. Nu jā, vienkārši. Atrēķināt spaiņu nost, tad mēs zinām, cik vēl jāpieliek klātī. Vai jau viss matemātiski. Bet bez problēmām jau problēmām šā nekādā. Reiz nevarēs tiem taisīt. Višķiņ nesagāja. Kāpēc Kristap, tu esi bēdīgs? Kā tu tur teiksi? Viss mērķis projekts sačakarē. Kā tu tur teiksi? Vai nē? 7,1,9. 7. Tur spaiņas jāatrēķina nosti, ne? Ir jau. Ir jau? Nu jā, kurš ir uzlikt. Viss. Tātad mums ir litrs kaut kāds jāpielē vēl šķaidītājs. Jā? Nu, es par mazāk, jo es jau pie Litrs. Nē, nevis litrs, bet kāds sanāk kilograms. Tas nekas. Nē, tas jau katrs negadās. Mums nevar prasīt maisīt krāsu. Krista, ar maisīs vēl krāsu kādreiz? Bet tik tālu esam tikuši. Jā, jāparēķini. Šis jau ir tas tur, ka bez šī sanāk. Bet tad jau tikai uzspied un sāk lieta tā tagad. Kā bez šī? Un tas izskatās arī uz tik lielu daudzumu, man parādījās maks. Tad mums vajag 1200. 1,2 bija ieliets. Jā, un Tātad sanāk mums, nu jā, tad jau... Viss kārtībā, viss kārtībā. Tad jau kaut kāds litrs vēl jāpielē, ne? nu, es nedara kaut kāds. Tur jau nekas, kas šķaidītājs ir vairāk. Nu, mums tikai pa 50 Jau gramiem. baigi jau neko daudz neskādēs, ja tur kaut kādu gramu vairāk pieliec šķaidītāju. Mēs jau nezinām, vai grāmu vai nav grāmu pagā.
Nē, es vispār nestādāju cipariem pagaidām. Es mēģinu saprast, pirms vispār sāk likt. Šeit viss notiek absolūti dabiski, te nekas nav iestudēts. Mums vienmēr ir kaut kādas problēmas, bet šitā viena no retajām reizēm, kad gan jau sajies un būs forši, bet, feini, tā tas notiek. Uzjauksim krāsu paši. Tā tad no šī te, to 1,2 atņem nost un paliks tā starpība, cik ir vēl jāielēj. Cik kopā? Tas ir kaut kādi 900 kaut kādi gramu sanāk. Izrēķini šito te 2146,7 mīnus 1200. Tas 1200 vidējais skaitlis, tas ir, kad šitas ten sāk rādīt maks, es jau vēl sāku lietu, jo es jau neapstājos tieši pirms maks. Viņš jau rādīja to maksimumu, tu var lēkt. Tā ir normāla panika ir. Kopējais ir rekur ir 7 litri. 7, rekur 7 un mīnus šitas, un tas ir pēdējais, kas ir palicis, un vienkārši es pieliešu klāt, kamēr... Nē, pagā. Tu jau rādi, ka jau pa daudz. Nē, pagaid, tas jau ir ar... to jau arī noreģināju nost. Jūs rītīgi labi izskatāties ap divu. Bet gramos jau rāda. Savādāk, jā. Gramos ir savādāk. Jā, gramos ir savādāk. Pagaid, tad rekur aprēķinās šito visu. Tur pēc tilpuma te nav 7 litri. Te ir mazāk. Vienkārši tas svars jau viņam, pigments jau ir smagāks. Jā, es tagad izrēķināšu svaru. Mēs tādām tā svarnojus ar tiem liktiem. Es vienīgais aizņems bišķi laiku. Paprast ChatGPT. Kā uzjaukt krāsu, kad tu jau esi sačakarējies? Uz 4 pigmentiem. Paprast viņam, ko viņš domā par 3 pamuļķiem, kas nemāk krāsu uzjaukt ar 4 pigmentiem. Es pa to laiku pafilmēju. Šis ir Dina Coats Capis Pro. Un no šitā paša mums ir viss materiāls. Rekur, šitas ir tas svars, kas mums jāsasniedz. Tas ir viss svar kopā. 7, 8, 1, 4. Tad vēl jālēk. Jā. Viņš izrēķināja augstākā matemātika. Nebūtu viņš, mēs nenoteikti ar pēderi piegāst visu to kannu vēl klāt. Redz, Kristers tomēr vairāk velk nekā mēs. Nekur. Mēs jau neko vairāk neesam pa krāsu pistoli turējuši rokā. Roči 660. Mēs varam nulīt šitam uzlikt. Spied 0 un tu 616,8 vai? Mēs pārbaudam pilnīgi visus svarus, kas ir šeit. Tas ir nākošie. Mums ir vēl viena kastē stāv. Mēs arī varam pārbaudīt. Nežēlīgi daudz. Iemetīsies error. Zinot, mūsu veiksmu. Kā jums liekas, tā krāsa labi seks? Es jūtu, ka nē. Beigas šķidrā, ne? Man ar tā sāk likties. Viņi jau samaisīja. Viņi jau sāk trīcēt rociņu, mēs tuvojamies galām. Rociņi parasti trīc pie pirmās reizes. Šitā viņam toči. Šī jau ir pirmā reize. Šitā ir pirmā reize. Es domāju krāsu, lai... Jā, es arī pa krāsu runāju. Redzēju, ka drīz trāpīgi. Vai no es pašau pārvainu, mēs atstājam šitā. Pielē pišķiņu, vienu pilīšu. Tas ir, ka tas var beigties slikti. Būs labi. Viss. Nekas jau tur nenotiek. Varbūt izgaros ar laiku atstājam. 219. Kā tā tie izgaros? Kā tev, Kristar, liekas, kas ir vieglāk montēt video vai krāsas maisīt? Abas divas vienlaicīgi darīja. Kopējais ir cik ir 7,5 kilogramu. Man liekas, ka sūdīgs lieksies. Pagaid, viņa jāsamais kā. Viņai jau nav domāt būt baltai. Viņai ir jābūt baltai. Viņa tāda. Es jau nesaprotu. Mēs visi ielējām. Pēters pat precīzāk kādas divas salēja nekā es. Es pat balto vairāk piegāzu. Varbūt, ka tā krāsa tāda arī ir krēmīga, ne? Viņa ir krēmīga. Ordināli. Tā, kas jau bija virsū. Jā. Viņa tādas virsū viņa nav. Viņa ir tāda, tā motora telpa arī, un ne tāda dzeltenīga, tā kā bišķi ir tāda krēmīga. Vieglāk nebūtu tas faini aiztaisīt un kārtīgi sakratīt. Nē. Kalnu noripina. Nē. Pēc. Nē. Anna, redzēju, viss baltais pigments apakšā. Man bija panika.
Jā, kārtīgi aizmēs. Taču vajag aiztaisīt sakritību, kas vajag. Jā, un ja tur izskatīsies apakšā caurums, ko darīs ar 7 litriem? Kas tur neizskatīsies? Domā, ka tas vakarējies? Ne jau pirmo dienu to dara. Jā, nebūtu slikti grīt balvu nokrāsot. Tagad man šķīpa. Ne jau, ka ir nokrāsots, varbūt krāsot. Tagad čīps un krekls. Mums diezgan veiksmīgi sanāk priekš šīs reizes. Bet zeltenais jau var nebija baigi daudz tur, ne? Zeltenais bija vispār. Cik tur 20 kaut kādu? Jā, mums katā liekas, mums nevajag kaut kādu to... Pēc tam vispār uz urkvīt uzlikt to maisītā un ritīgi viņu izmaisīt, jo... Var redzēt, kainim apakšā baltais pigments. Jā, vajadzētu. Jā, tā redzēt, ka baltais apakšā ir tā kā nosēdies. Bet reku gaišāk bišķi ir palicis. Varbūt, ka beigās būs ok, ka viņš varbūt arī ir domāts tāds krēmīgs. Ir. Pilnīgi balts viņš točs nav. Ka viņš nav tā, kā mēs iedomājamies, ka gribam ritīgi sniegu balto. Nu, tad jau vispār kāpēc kaut ko jaukt, ja viņš ņem balto un krāsu. Nu jā, tagad ir tas pigments pirmais, bet tas, ko Ai, zini, ko? Mums šito krāsu nevajadzēs. Es samaksāšu tam 7 litriem. Jā, bet dodiet mums tikai balto pigmentu. Kurš tas bija 4004? Tur jau vairs nav, tu jau viss izlēji. Tur. Nē, tur vēl bišķi. A, mums vajag pieliet klāt viņu. Nē. Tas ir vairs nav jau. Jā, Vēl gaišāks paliek. Jā, viņš bija tik pelēks, ka Viņš jau apakšā ritīgi sasēdies. Man liekas, ka tiešām šitais projekts ir beidzies nesapnu. Mums pusi jāpaņem pirms krāsus kaut ko diksenīt kārtīgi Bet, zin, kas izmiksēt. ir pa lietu, mums ir kaut kādas 3 dažādas krāsošanas, 3 lieli pūtieni un mums Tā to pirms krāsu katrs kārtīgi jāsamaisa ir. Ritīgi kārtīgi, jā. Jo viņi jau tie pigmenti sasēžās. Mēs arī esam smagi pēc piekdienas vakariem. Viņam ir problēmas ar alkoholismu. Nelietoju īstenībā, ja godīgi. Nē, būs labs, es saku. Sajies, kārtīgi izmaisīs, sajies. Jā, man liekas, ka nebūs balti. Taču, ko es te maizi, tur viss sajies. Kārtīgi izmaisīsim, miksim. Viss būs maizē? Būs maizītē. Maizītē mums. Nu ko, draugi, tā īstās profesionāļi, kas maiz krāsu. Uz dullo. 4 pigmentos gan arī sačakarējāmies, bet, esam tikuši, esam tikuši līdz gala produktam. Tagad tikai viņš jāaizved uz garāžu un jāpūš virsū. Kāda iespēja, jā? Nezinu. Būs labi. Kāpēc tavā sejā nav pārliecība? Es nezinu. Izmaisīs kārtīgi, nebūs labi. Gaisam šito podu ciet. Ceļam vienkārši izlīst. Jā, tā var gadīties arī. Ar mūsu veiksmes, ko... Atbraucām ar zilu Fordu, aizbrauksim ar balvu. Jā. Krāsa ir gatava. Esam tikuši līdz špaktelēšanai, un pirms špaktelēšanas mums ir jāsamatē epoksīds. Epoksīdu mēs samatējam ar šāda veida švamīti, šitā un tad sākam špaktelēt. Jānis jau ir iesācis nedaudz. Nedaudz iesils jau. Nedaudz ir iesilts. Tagad ar sikenu špakteli veidojam formas un cenšamies sašpaktelēt, lai pēc tam jau varētu atkal gruntēt. Un tā mums šobrīd iet. Visi vēl ir priekšā jāsamatē. Jāsavelk ir špakteli visur, kur vajag. Arī pie metinājuma vietām. Arī te jau esam iesākuši darboties. Tā arī. Un pēc tam jau būs lielais gruntēšanas fināls. Tā kā jā, tūliņ skatīsimies timelapses atkal, kā tas viss veidojās.
Nu, ko, draugi, turpinām cītīgi strādāt. Jā, mēs negaidījām to, ka būs tik ļoti daudz jāšpaktelē. Šobrīd, jā, esam tikuši tik tālu, kad gan drīz uzšpaktelēt spārni. Tiešām nebija domājis, ka viņi būs šausmīgi viļņaini, bet, nu, vecai mašīnai tā ir un nav varianti jātaisa ir un jāmēģina uztaisīt maksimāli, cik vien labi mēs varam, jo, jā, šitā pusīt arī ir, nezinu, vai video varēs redzēt tā, bet, jā, tur tie vilnīši ir diezgan pamatīgi un tā būkta īstenībā arī ir tāda ļoti lēzena, nu, tāpat detaļa ir jau liela un tāpēc, lai viņi dabūtu taisni, ir diezgan jāpačakarējās. Būs labi, izskatās, kad būs labi un mēģināsim sagruntēt, lai tuliņ varētu ietvērt beidzot viņa krāsām. Mums vēl paralēli iet dažādi projekti, uz 34. arī top viss cauri, jau ir izārdīts un arī visām iekšām taisīsim. Būs arī vēl viens vecs autiņš, neskaitot man arī uz ielas. Protams, arī mūsu sadarbības partneris Ikens. Paldies liels viņiem, kad viņi ir un atbalsta mūsu šito projektu un iesaistās. Tagad es jau arī nevaru sagaidīt to iznākumu, bet nedaudz vēl ir jāpaciešās. Kā tu jūties, Janka? Forši. Itīgi labi. Mirstais laimes. Darbs ir daudz grūtāks, ja tu nesaproti. Ja tu nesaproti, ko tu dari. Es laikam nesaprotu, ko es te daru. Špaktelē sienu, Mercedes dzīve. Jāizvilks to līniju cieta. Nu, ko šobrīd mēs ar Jāni mēģinām dabūt līnijas pa vietām. Visas gruntēšanas, lielās krāsošanas, jo mēs, kā jūs jau redzējāt iepriekš, mēs iemetinājām jaunus sliekšņus, un tad mēģinām piedzīt. Dabūt taisnāk kā rūpnīcā. Jā, mēģinām dabūt taisnāk. Liekas, ka šitā līnija ir tāda, nu, plata, bet viņai ir tādai jābūt, tā. Jo te vēl nāk moldings. Un tā arī ļoti labi izskatās te tā pakša. Šitas bišķi augstāk. Jā, būs skaistāk nekā bija. Jā, un redz, ka te ir šitā augšējā līnija arī mēs te cenšamies dabūt. Jau sāk pēc kaut kā izskatīties. Te, protams, nāk visur moldingi vēl, ļoti daudz tie chromētie, bet te šobrīd, es nezinu, vai jūs video redzat, bet šeit jau izskatās jau, ka būs maizē, ne? Te bišķiņi rūsas ir, bet, nu, tā mums te iet šodien, un vakarā būs lielā gruntēšana beidzot bunžai. Vēl bišķiņi, un tad jau būs krāsiņi. Kādu komentāru pa slieksni? Visi kārtībā. Jā. Varam vest mūsu metinātājiem. Droši. Atstāšu kontaktā viņa numurs arī šajā video. Mums garažā jauns pavērsiens, galvenais projektu vadītājs ir atnācis. Darba vadītājs ir atnācis pārbaudīt, kā mums iet. Vai ne, Teo? Kas mums šitai mašīnai jādara ir? Tur ir filmēta, ne? Viņiem filmē Jāni. Šitā. Skatos te. Jā. Tabi, tu? Jānis kaut ko masē tagad. O? Draugi, ir galīgi labi. Mēs beidzot esam tikuši līdz pilgruntai. Jā, mēs esam jau būdā.
Un esam sašpaktelējuši šito lielo palagu. Nu, ir beidzot tas brīdis, kad mēs pūtīsim sikens pildgrunti. No sākuma epoksīdu vēl vienreiz, un pēc tam pildgrunti. Un tad jau pēc dažiem maziem brīžiem mēs jau tiksim līdz krāsošanai. Jā, tas process ir nenormāli ilgs. Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. Tā kā tā stunda nāk un ir jau klāta. Esmu ļoti priecīgs, ka mums iet tas darbs uz priekšu, neiet tik ātri, cik mēs gribējām. Tomēr tas progress veidojās, un jā, tas darbs ir arī ļoti apjomīgs un liels, un mums jau ir pirmās detaļas atnākušas jau. Tās arī jums kaut kādā brīdī parādīšu, un baigi forši, ka mēs Jāni tuliņi sāksim visu līmēt un gatavosim gruntēt. Tā kā, jā. Jānim arī beidzot labs garīgais, viņš jau sāk mīļot atalkotāju. Arī, protams, no sikens atalkotāji. Sāksim visu atalkot, lai virsma būtu tīra, nebūtu gruži, nebūtu arī nekādi speķi nospiedumi no pirkstiem un rokām. Un lai arī viss mums ļoti labi turētos, ne? Kā nekā tikko čebureks ēdām. Tēt ar pilnu pundzi dosim vaļā. Protams, atkal kārtējo reizi ir vēlas vakarā. Nu, labi, baigi vēlas nav. Mums tas ir pusdienlaiks. Jā, tagad ir pusdienlaiks 8 vakarā. Jāpastāst, kas ir vēl pa datumu. 18. jūlijas. Nu, viss norit pēc plāna. Tā kā jā, turpini sekot līdz tuliņ, laidīsim uz timelapsiem visu. Tagad tur šeit timelapse, tas neiet. Būs iemesls Kristaram ielikt kādu pīkstuli. Ne, tas ir timelapse. Filmē. Tas ir problēma. Mēs teicu atalkosim. Tēt, iesim un maisīsim epoksīdu grunti, un pēc tam jau pūtīsim pildošo grunti. Jānis nodarbojās šobrīd ar matemātiku. Matemātika ir izrēķināta. Svari ir sagatavot, grunts ir izmaisīt. Jā. Pagam, mums jau pietiks epoksīdu grunti visam mersim ar šito. Tad kaut kā dabūt forši izkasīt šito. Nē, es neko neredzēju. Ņamma. Nu ko, tagad ir laiks pildgruntai. Jānis jau ir sācis liet. Sikenīts iet iekšā. Un aiziet tuliņi, gāžam virsū pildgrunti.
Gatavs? Jā. Jānis saka, būs gatavs saimnieks. Nu, kā tev liekas, tas trakais špaktelējums izstās jau labi? Būs labi. Redziet, būs baigi labi. Viss būs maizē, galu galā. Šobrīd ir uzpūsta pirmā kārta pilgrunta, un mēs vēl pūtīsim 2 kārtas šeit, visai mašīnai, kā jūs jau iepriekš redzējāt. Un pēc tam jau sekos grunts slīpēšana, un tad fināls. Pats fināls jau sāksies. Tiksim līdz krāsai beidzot. Tāds viņš izskatās nogruntēts šobrīd, vienā kārtā. Liekas, ka ļoti smuku būs. Un pozitīvais ir tas, ka mēs varēsim balto krāsu viegli redzēt, ne? Sateņas. Krāsotāji nedienas. Ieķēri. Krāsotāji nedienas. Šitais čalis ir apmaldījies, un tas ir vislielākais iegans vispār krāsošanas būdā. Kaut kādu kukaiņi, tīpaši vēl mušs. Tad ir jackpots. Nu, krāsotāji man sapratīs. Viss. Esmu ļoti priecīgs tagad. Nu tā, ka ritīgi priecīgs. Ir progress. Vēl bišķiņ, un šodien ir piekdiena, un nākamnedēļ iespējams, viņš jau būs krāsā. Ko tu saki? Būs krāsā vai nē? Vismaz jums. Jā, jums būs krāsā, jo pastāstīšu, ko mēs darīsim. Jumtu krāsosim atsevišķi mašīnai. Kāpēc? Daudz varbūt uzdos jautājumu, bet tas ir tikai tāpēc, ka, lai nebūtu tas saucamais puteklis, kas paliek pāri no lakas. Un, protams, kāds teiks, vieglāk jau visu buņģu būtu uzreiz nokrāsot, bet pateikšu to, ka mums nav tik spēcīga nosūce, lai viņi varētu noraut nost un to putekli, kas pēc tam būs. Tāpēc mēs sāksim ar jumtu, jo te ir dažādas vietas, kur var sataisīt pārējais. Un pēc tam mēs visu perimetru atsevišķi nokrāsosim. Bet to jūs visi redzēsiet. Tev patīk? Jā. Man arī patīk. Ļoti labi. Jā, un ko mēs šodien darām? Es tev pēc tam pastāstīšu, ka tu papīrus atnesīsi. Tad es tev pastāstīšu. Jā, pirmīt jūs redzējāt, timelapsos mēs ar Jāni sākām slīpēt jumtu. Šodien būs tā diena, kad krāsosim viņu. Lielais sikena kombinzons būs mugurā. Jumtu krāsosim. Arī solījām, ka pastāstīsim pa papīriem, kāds izmantojam. Mēs sākām grunts slīpēt ar 400. Tagad mēs dabūsim 500 papīru. 500 vai 600. Labāk laikam būtu 600. Ja tu tā domā, tad 400, 600 un beigās 800. 800, jā. Pagaidām mums tā iet, cenšamies visu filmēt. Te vēl kaut kāds mazais darbiņš esam jau paspējuši sadarīt. Jā, tad tuliņ būs gatavs viss uz lielo krāsošanu. Sāksim ar jumtu un pēc tam visu pārējo perimetru. Jo, kā iepriekš bija minējis, lai nebūtu tas lakas vai krāsošanas puteklis. Tāpēc mēs krāsosim pa daļām. Tas ir ilgāk, čakarīgāk, bet rezultāts būs labāks un tas mūs atvieglos darbu no pulēšanas un līdz ar to. Tāpēc mēs pieņēmām lēmumu tā darīt. Tā kā mēģināsim tuliņ dabūt 500 papīrus un turpināsim slīpēt jumtu. Bet 100 punktu tāpat būs jāpulē.
ko, draugi, Jānis ir gatavs ar pēdējo gradācijas papīru 800 iet pāri jumtam, un tad jau tuliņ notiks lielā līmēšana un krāsošana. Viņš jau ir priecīgs. Tā kā jā, principā bija tā, kad jāsāk ir grunts slīpēt. Var arī slīpēt ar 320, bet mēs mūsu gadījumā sākām ar 400. Pēc tam mēs pārgājām uz 600 un tagad ar 800 mēs uz krāsošanu tā kā gatavojam autiņu. Pirmīt minēja pa 500 papīru, šādi ten 500 mēs izmantojam šīm ten vietām. Nu, kur grūti ir tik klāt. Un pēc tam arī tad tā pakāpe akal ir 600 un akal 800. Un tad vēl ir pašā finišā mēs izmantojam skoču šādi ten. Un tad jau visu nopūšam ar gaisu, ataukojam un tad jau ir lielais fināls. Tad mēs sākam, dzenam iekšā būdā, līmējam un sākam krāsot. Tā kā jā, ļoti pozitīvi ir tas, kad mums ir viss tik ļoti labi virzās uz priekšu un kad šodien būs beidzot krāsā. Tā kā super, un jā, un šitā visu nedēļu būs paredzēta tieši viņam, lai viņš būtu balts, un mēs jau varētu sākt jau lēnām domāt par stelēšanu un par jaunajām detaļām. Nu ko, autiņš beidzot ir būdā. Sāksim ar Jānu kopā līmēt visu un gatavosimies beidzot lielai krāsošanai. Kāda ir sajūta? Par ko? Par šito? Pozitīva. Pozitīvi? Jā. Es gribu krāsot. Mans draugs reti nopietns cilvēks ir noilgojies pēc baltās 737 krāsas. Piedzīvojums būs baigais, ne? Pilnīgi neticās, ka tik daudz laika tev vajag, lai tu varētu spēt sev beidzot iepriecināt. Bet tā ir ar tām projektu mašīnām. Es pieļauju domu, kad jums arī tie, kas skatās un seko mums šim projektam līdzā, arī noteikti kāds no jums iespējams savā garažiņā vai servisā vai vienalga kur. Noteikti arī taisa tādu projektu un visdrīzāk arī zina, ko tas nozīmē. Tā kā jā, nav nemaz tik viegli. No malas jau izstāsta, kad ir baigi forši un viss ātri iet, bet dzīvē ir pavisam savādāk. Bet kaut kāds beidzot virziens mums ir un es esmu tiešām gandarīts. Te ir galvenais, lai nenopur rociņu krāsojot un lai mums nav. Viss slavenākais vārds šajā vietā ir sateķis. Būs sateķis. Man roka netrīc, es neesmu vakar ņēmis. Tā kā drīz varēs priecēt acis. Superīgi, ka mums tādi draugi arī kā Raks veikals. Viņi arī nodarbojās ar visu kaut ko ar autokrāsām, materiāliem visiem. Plus vēl viņiem ir instrumenta aprīkojums arī, gan kameras un viss nepieciešamais, kas ir vajadzīgs, lai tu varētu nokrāsot autiņu, tāpat kā mēs tagad darām no A līdz Z. Ja tev kaut ko vajag, noteikti aizbrauc. Visā Latvijā viņiem ir AG veikali un aizbrauc pie viņiem ciemos un noteikti to atradīsi savus arī materiālus. Un arī, ja tev ir ideja tāda, ka mums strādāt ar premium klases materiāliem, pieņemsim no Sikens, tad arī noteikti viņi tev palīdzēs tikt pie viņiem un viss būs labi. Ko tu, Jāni, dari tagad? Filmē man nopietnā seju. Jā, filmē tev nopietnā seju. Es ataukoju tagad. Jā, šitā viņš pat savu sievu mājās neglāsta. Ne. Bet skaisti, ne? Īstenībā mēs Jāni pirmīt ar nospriedām, ka šitā Sikens grunti baigā tēma. Viņi ļoti labi slīpējās. Ko tu vēl par viņu var pastāstīt? Ko vēl var labi pateikt? Labi slīpējās. Īstenībā viņi ir ļoti biezāk slānī arī uzklāt. Un viņa arī nesaplaisās. Tas ir arī viens no faktoriem tāds, bet katrā ziņā. Vēl ir forši, ka viņi var noslīpēt tā, ka viņi paliek pilnīgi spogulī, tā kā mums.
Jā, un jā, viņa parāda pilnībā visu. Ja ir kaut kur kāds kāsis, palicis vai vai kāda buktīte, tu visu uz viņu var redzēt. Gandrīz ir tā kā laka spīdīga. Ret, kur tāda grunts ir, bet šī ir pilnīgi, tu var redzēt, Jāneka meistara darbu, ko viņš ar savu mazo āmurīti ir iztaisnojis krustu. Un negrāmu špakteli tur nav. Jā, un mums ir paveicies, ka mums vispār nav špakteli. Ko nevarētu teikt par šito spārnu? Bet jā. Tāda sāpīgo tēmu. Jā, sāpīgā tēma. Motora telpu mums sanāca uztaisīt arī, cik mēs varējām tik klāt, lai nebūtu motors jāņem ārā. Kur te bija arī rūsiņas visur, bet izpūtām un grīdu arī esam atjaunojuši visu. Tad vēl skaņas izolācija ir jāpasūta. Izliksim skaņas izolāciju, jo tā mašīna ir samērā skaļa. Viņa ir dīzels un iekšā baigi var dzirdēt, bet tas būtu mazākais un 50-gadīgai mašīnai tas ir piedodams. Un tikai ir. Cigans autokotāji man nav nevainas, vai ne? Jā. Bet filmās tāds strādā. Jā. Labi, man liek pie darba. Tiekamies tagad ātrajos kadros. Šajā brīdī Jānis ir ļoti priecīgs, jo es viņam nepalīdzu. Varam to filmēšanu? Neparastā šitā. Neparastā. Mans teikt, tur stāv. Nedrīkst. Ko tu domā? Kāpēc laiku? Tā ir plēvs stiepšanas meistarklāsts tagad. Tas ir tāpat kā kūciņas cer. Tu māki kūdiņu? Tad es toši nemāku. Jā, nē. Nesat mēģinājis amot māku? Jā. Vai mēģināt? Starp citu, līmēšana aizņem ļoti daudz laika vispārībā. Un šī gadījumā? Šajā gadījumā ne. Diezgan viegli. Jā, šajā gadījumā ne, bet vispārībā, kad tu gatavo kādreiz autiņu, kad tu krāso, tad līmēšana ir viena no visilgāk. Visilgāk, kas aizņem vispār, lai tu varētu sākt krāsot. Nāciet! Laimens kungs, gandrīz ir iesniegts. Jā, tas tu nāc nobrīd. Tā tas notiek. Lēni, bet notiek. Aha, drīz GoPro baterija pametīs čatu. Es ceru, ka jums pietiks jums parādīt visu pārējo, ko mēs vēl darīsim. Tur ir apakaļ. Viņš ir? Nē, riep. No. Mēs neesam radījuši paņēmuši. Jāizbrauc ir pakaļ. Jāizskrien pakaļ, jā. Mums nav naži. Nav vairāk viņiem pakaļ. Jābrauc pēc nažiem. Jānis teikt līmē pēdējos papīrus. Noteikti kādam būs jautājums, kāpēc mēs tā darām un neatstājam plēvi. To varbūt var pastāstīt. Jā, to mēs līmējam tamdēļ, kad pūtīs krāsu. Un tā palikusī krāsa, pēc tam, kad pūtīs laku, viņi var atraukt no plēves un trāpīt virsū uz lapu. Un tāpēc mēs nodrošinamies ar papīru. Citi teiks, ka tā nevar būt, ka noteikti nepareizi plēvi ir uzlikt vai kas, bet ar visu to mums vajadzīgi ir drošība. Ir gadījies vairākas reizes, ka tā ir. Ir bijuši gadījumi un līdz ar to Tāpēc labāk ir nodrošināties. Jā, jo tas pēc tam tev var ietaupīt laiku uz pārtaisīšanu vai arī uz pulēšanu. Un mēs gribētu nokrāsot tā, ka šajā reizē, ka nevajadzētu pulēt, bet mēs vēl nezinām, vai mums tā sanāks. Kā jau es minēju, gan jau, ka būs jāpulē.
Starp citu, kas krāso, tas pulē. Tu deji. Jā. Šajā reizē tā ir, kas krāso, tas pulē. Tagad man kaut kur bija, man liekas, jābrauc. Tad, kad viņi bija jāpulē. Jā. Ot tā mums te iet, gandrīz jau autiņš ir aplīmēts, izmest pēdējie sagatavošanās darbi, un tad jau tuliņ sāksies lielais pūtiens jumtam. Mēs izbeigsim no tā krāsošanas putekļa. Pareizi, ja mēs krāsot. Noteikti arī kāds noteikti jautāt, kāpēc jūs uzreiz visu nenokrāsojat, un tā būtu vieglāk un ātrāk un laiki iekonomēt, bet mēs šajā reizē taisam mēs paši un taisam priekš sevis, tāpēc arī mēs tā darām. To jūs vairs nevarat ietekmēt. Tā diemžēl te būs. Tad, kad jūs to redzēsiet, tad tā mašīna jau būs gatava. Jā, tad, kad jūs noteikti šito redzēsiet, tad jau varbūt viņi jau būs gatavi. To vēl nevar zināt. Tas var būt, viņi būs gatavi. Gatavi jau viņi būs, jā. Jā, mēs īstenībā esam pirmie, kas redz. Un forši, kad jūs īstenībā mums esat arī sekotāji, tieši gribētu arī jums pateikt lielu paldies, ka jūs esat, mēs gandrīz esam izauguši jau līdz 1000 sekotājiem, un kas nav maz, un man ir prieks redzēt, ka veseliem 1000 cilvēkiem interesē mūsu retro problēmas un mūsu darbs, ko mēs darām. Tā kā liels paldies jums, pat Jānis var novērtēt to. Jebkurš sekotājs ir vērtīgs. Jā. Kaut arī viens. Jā, tāpēc arī paprasa arī savai omei, ja viņai ir Androids vai iPhones, lai piesako no Google konta. Audzēsim to mūsu YouTube kanālu vēl lielāk, jo, teikšu godīgi, man YouTube vispār neko neienes, tās ir tikai viens liels izmaksas, un mēs radām atmiņām šo visu. Es gribētu kādreiz, kad YouTube vismaz nosedz montēšanas izmaksas, tāpēc lūdzu piesako kanālam, un tad mēs turpināsim ražot vēl visu kaut ko interesants stāsts par retro autiņiem un par atjaunošanu, un vispār ierakst komentārā, ko tu vēl gribētu redzēt bez atjaunošanas, vai arī vēl kaut ko citu, kas ir saistīts ar auto līnijām. Būs jau vēl ko redzēt arī pēc šīs mašīnas. Jā, pēc šīs mašīnas arī būs vēl ko redzēt. Mums ir vēl viens Mercedes. Jā, to es nezinu, vai mēs filmēsim. Varbūt kaut ko iefilmēs. Varbūt. Jā, varbūt Corvette iefilmēsim. Varbūt Corvette iefilmēs. Jā, starp citu, Corvette arī interesants projekts. Viss ir atkarīgs no jums, jo jūs vairāk mums sekosiet, jo vairāk būs saturs no mums. Tā kā uzspied to abonēt pogu, lūdzu. Lūdzu. Ritīgi izlūdzās, lūdzu uzspied to pociņu, lai mēs esam vēl vairāk un mēs varētu ražot. Tur jau nav pat pociņu jāspiež. Tur vienkārši uz ekrānu. Jā. Kaut vai ar degunu. Jā, un laika arī būtu forši ielikt. Tas arī baigi YouTube'am patīkot. Tad mēs dabūsim pirmos 1000 sekotājus un varēsim optimizēt kanālu un sākt laist reklāmas pa prieku jums iekšā. Jā, kamēr iet reklāma, var iet uztaisīt tēju un desmaizi. Nē, tēju un desmaizi ir Robs aizņēmis. Mums vajag kaut ko citu. Tur pat paspēs ugals uzsver. Jā, šitajā mūsu filmā var... Roltonu, lai uzsver. Uz šitajā mūsu filmā var roltons taisīt un vēlams, nezinu, kaut kādu siltu buljonu iedzert. Un kamēr jūs taisat roltonu, mēs turpinām gatavot mērķis. Jā. Visdrīzāk, kad iznāk šitais video klips, būs jau ziema. Nē, gan jau, ka Kristers pacentīsies samontēt. Uzdošu Kristaram jautājumu. Kristers samontējis? Šitai mašīnai īstenībā arī vēl ir diezgan tāls ceļš. Labi, kaitāji. Neko darīt, jā. Šito nerādīsim, ko tu tagad dari. Bet mums ir jārāda, mums pa lielam viss noteikti tā, kā tas dzīvē noteikti. Kā tas notiek, kā sanāk, tā sanāk. Izdarīs. Mums nesanāca. Ir arī skaistāk aplīmēts mašīnas bijušas, bet nav jau tik slikti. Jā, tā ir mūsējā. Jā. Nē, tā nav mūsējā, tā ir tavējā. Jā, es viņu saucu par mūsēju un visiem skatītājiem arī, lai arī... Tā ir skatītāju mašīna. Skatītāju mašīna, jā, šitā būs.
Mums vispār, jā, pirmīt minēja, mums ir plāns uztaisīt šito mašīnu un mēģināt nākamgad Ķīpsalā viņu trāpīt. Es nezinu, vai mums sanāks, bet mēs darīsim to. Un man arī viens tāds neizsapņots sapnis, no bērnības ļoti sen, kad es esmu vienmēr vēlējies kādu no saviem autiņiem tur aizvest, un varbūt, ka šis būs tieši tās autiņš, kur mēs arī tur vedīsim kopā ar mūsu draugiem Sijā Raks. Un tad iespējams nākamgad jau pavasarī Ķīpsalā varēsiet redzēt viņu. Un Janka arī. Obligāti aizbraukt līdzi. Jā. Un, ja jums arī vajag kaut ko nokrāsot, tad noteikti varat sazināties ar mums. Atstāšu atkal kontaktos Jāņa numuru. Varat sazināties ar mums un mēs noteikti jums palīdzēsim. Varēsiet atbraukt pie mums ciemos. Gatavs? Jā, es tikko biju pie drēbnieka, man uzšuja jaunu kostīti. Sikanīts. Mazāk pārdomas. Vajadzēja vienam aiziet pie Inģa pakaļ? Nē, nē, bet es negribu. Gatavs? Jā, Kāds noskaņojums? baigi labs, esmu gatavs pūtienam. Ies vaļā beidzot, ne? Jā, beidzot mēs redzēsim. Patieso ainiņu. Jā. Tā izskatās nenokrāsots jumts. Un tūlīt ies vaļā. Es pats arī nevaru sagaidīt. Tur šobrīd notiek mākslas darbs. Es esmu priecīgs, ļoti priecīgs. Vēl bišķiņi, un es jums pēc tam parādīšu gala rezultātu. Nu, Jāni, kā sadzās šitā krāsa? Ir ok. Jāni saka, ir ok. 3 kārtas un būs ļoti labi. Ar 3 pietiks? Jā, pietiks. Ir ok. Paņemšu depo spaini. Mēs depo bijām. Paņem balto krāsu. Šitā tas notiek caur filtriņu. Lēni. Labi, man jāslēdz kamerā ārā, ir tuliņ būs. Pusotra pistola uz visu lielo plakni, ne? Jā, man puspistola aizgāja uz visu šito, ko es nopūtu. Jā, tā kā... Pusotra pistola. Nu, pa lielam tas ir 600 pilna. 900 kaut kāda aptuveni aiziet grāma. Jā, tā kā pa lielam uz tādu lielu mēršu jumta ir vajadzīgi 900 grāmi krāsa, lai viņu varētu nokrāsot. Nu, tas nav tikai uz jumta. Sanāk stoja, kas mēs pūšam, un mazliet priekšdaļa pie šotkām. Bet pozitīvais tas, ka šitā krāsā labi sedz. Ir baltās krāsas sedz sūdīgi, dzeltenā vispār sūdīgi sedz. Un, man liekas, vēl bija kaut kāda krāsa, Sarkanās. Sarkanās arī ļoti slikti sedz. Ir daļa sarkanās, kas ļoti labi sēdz. Jā, un ir arī daļa krāsas, kas, kad tu pūti, ka tu jau pirmajā slānī gandrīz var nosegt. Nu, autiņi, bet jā, dzeltenā ir točni pati sūdīgākā krāsā. Viņu vienmēr vajag vairāk. Nu, kā pērk, ja pieņemsim, mums šobrīd vajadzētu to mašīnu dzeltenu kaut kādā taksī dabūt, tad es pieļauju domu, ka mums vajadzētu vismaz 1,5 litru krāsu tikai uz jumta. Dzeltenā. Man bulciņu vāģimas krāsoja aizgāja 8 ar kaut ko litri. Jā, bulciņu vāģis 8 litri. Iedomājies, kas tā pa naudu ir? Viņa nav dārga. Viņai jau Viņa nav dārga. Viņai pigmenta arī nevēl nav, un otrs ir tas, ka viņa arī ņēma tādu, lai nebūtu nekādas pērles iekšā. Viņa nav dārga, jo viņa sūdīgi sēdz. Tas tā, lai tev vairāk sanāk. Laikam jāierauj. Kā bijušais valsts prezidents teica, Es jau ierauju. jā, jūs sen neesat sisti. Laikam steļi, ne? Jā, tā mums te iet. Forši, garaža dzīve, viss turpinās, kaut kas top, kaut kas nē. Mums par laimi viss ir labi. Zin kā, jādzīvo tā dzīve un jāpriecājās par visu, ko šī dzīve mums dod. Tāpēc arī mēs darām tās lietas, kas mums ļoti patīk un ir forši. Nu ko, draugi, ir uzpūst bāzes krāsa šeit autiņam un tuliņ, kas būs? Laka.
Tūlīt būs lielais iznāciens. Nu, lielais rezultāts, nezinu, kā to definēt. Bet pirms tam noņemsim lieko puteklīti. Jā, noņemsim lieko puteklīti. Kamera ir izsūkusi ārā visu lieko un tūlīt arī pārbrauks pāri putekļu lupāt. Īstās jau viņš nolakots, bet viņš nav nolakots. Jā, krāsa diezgan smuki ir. Video visdrīzāk to nevarēs saprast. Viņi tāda krema balta, tāda smuka, kremīga balta. Un viņi tieši tāds bija tajos laikos arī, nu, tā kā oriģinālā krāsa meršiem. Viņiem divi baltie nāk. Maziem cilvēciņiem vajag arī pakāpienu. Jā, garais. Nē, garajiem. Garais. Jā, šādi pāriet pāri ar putekļu lupatu, novāc visu lieko putekli un pēc tam tuliņ varēsim sākt lakot. Un tad arī būs tas izcilais gala produkts. Jā, tiešām ir jāveic daudz darbības arī, lai tu nokrāsotu pareizi tehnoloģiski, jebkur detaļi, vai tas būtu spārns vai vienalga kas. Vienkārši ir jāievēro process, ir tās pakāpes. Tā kā atauko, nokrāso, arī laiku starp kārtām jāievēro, un tad pirms pašu lakošanas ir jādara ar putekļu lupu to, ko Jānis šobrīd dara. Viss kārtīgi attīra, un tad jau tuliņ pēc maz mirklīšu ies virsū lākam. Gatavs? Jo, es pazūdu. Es mūku ārā, te tuliņ būs nāves smaka. Labi, tik traki varbūt nē, bet jā, būs. Jā, pat arī saulīt laukā parādās beidzot. Un mums iet darbiņš uz priekšu, un tas ir pozitīvais. Tuliņ ir 2 lakas kārtas pāri jumtam. Varbūt pūtīsim pat 3, bet to mēs vēl izlemsim tuliņ aiziet. Es jums tuliņ parādīšu ļoti laimīgu cilvēku. Tas ir viņš. Jā. Redz, ko ir nokrāsots, nolakots. Nu, izskatās vienreizēji. Video baigi nevar redzēt, bet Jānis meklē starteķus. Neviens nav. Un grūži arī mums, paldies Dievam, galīgi nav. Bet šitā sikens laka ir... Varbūt kā 5 uz jumta ir vairāk taču tur nāk. Bet šitā sikens laka ir absolūts spoguls. Es nezinu, es nevaru jums parādīt. Nevaru parādīt. Es domāju, uz melnu mašīnu tur varētu arī saķermēties. Jā, nu izstās iespaidīgi. Laukā, ka izbrauksim, vispār būs kosmos. Labs darbs, darbs draugs. Es viņu šito čalu var diezgan reti redzēt smaidām, bet šodien ir... Šodien ir priecīgs. Arī ļoti glīti. Pilnīgi negribās te nākt. Viņš tā spīd. Balta mašīna tik spīdīgi. Šodien toču negribēsies braukt pat nekur. Redz, ko nozīmē? Sikens laka dara brīnums. Izdzīsim ārā, kaut kad tad es jums parādīšu, bet noteikti mēs tagad noturēsim dienu šo krāsojumu un pēc tam krāsosim visu perimetru apkārt mašīnai. Un tad jau būs tā patiesā ainiņa. Skaisti, skaisti. Jā, draugi, jūs redzējāt, mēs tikko nokrāsojām jumtu, bet man ir maz noslēpums, mums jau ir kaut kas nedaudz vairāk jau izdarīts. Bet to jūs redzēsiet noteikti nākamajā sērijā. Neaizmirst pieskot kanālam.